hokeja pavasars ir sācies, ir aizvadīta pirmā spēle starp Latviju un Šveici. Jā, mēs zaudējām, bet redzot to, kā spēlē mūsu izlase, man ir liela pārliecība par to, ka mēs varam ļoti, ļoti reāli tikt līdz play-offiem. Absolūti drošs esmu par to, ka izredzes ir ļoti labas. Protams, jāskatās vēl ir tagad otrā spēle starp Latviju un Vāciju. Nu, kā mūsējie sev parādīs. Jā, mana prognoze tātad pret Šveici bija, ka mūsējo uzvaru es prognozēju kaut kur 10–15% varbūtību, nu, ka pamatlaikā. Savukārt pret Vāciju es ceļu mūsu prognozi, un es domāju, ka pret Vāciju mūsu izredzes, ka mēs viņus uzvarēsim pamatlaikā ar apmēram 35%, nu 65% Vācijai paliek lielākā daļa, bet 35%, nu varbūt konservatīvāk nedaudz, nu 30%, 70–30% stabīli pamatlaikā, jo mūsēji ir ļoti motivēti, man ļoti patīk, kā viņi spēlē jauni džeki, enerģiski, un viss notiek. Turam īkšķis un gaidām nākamo spēli. Un, jā, ja spēle beigsies neizšķirta pamatlaikā, tad izredzes kādai no komandām vinnēt ir 50–50. Nu, tāds ir mans uzskats pēc tam overtājumā. Tā kā gaidām vakaru, turam īkšķis un atbalstam vienalga, vai mūsējie zaudē vai vinnē. Turam īkšķis par mūsējiem un atbalstam. Un baudām skaistu spēli. Paldies!